Noslēdzies Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsludinātais konkurss par sakoptāko Liepājas ostas uzņēmumu šajā gadā. Šodien SEZ pārvaldes veids konkursu uzvarētājus. Godīgi sakot, mēs jau no pirmās dienas cenšamies sakopt savu teritoriju tiešām, un arī mums ir tāda, pat varētu teikt, programma, kā attīstīt tālāk šo teritoriju, un viens no pašiem galvenajiem ir tā, lai Liepājas viesiem viņi būtu pievilcīgi. Tas ir viens no biznesa sastāvdaļām arī, un līdz ar to iegūdam arī zināmas līdzekļus, un tiešām mums droši vien iet varbūt pat visgrūtāk kā citiem, jo ja mēnesī izbrauc 2 līdz 3 tūkstoši smagās mašīnas, un katrs grib atbrīvoties no liekā svara, un tas notiek pamatā pa naktīm, pa cik prāmi satiksmi ir nakts laikā. Līdz ar to mums ļoti jācenšas, lai šī teritorija no rīta vienmēr būtu pievilcīga. Ļoti pozitīvi. Es domāju, ka tas ir stimuls uzņēmumiem sakopt savas teritorijas un piedomāt, kā mēs izskatāmies gan viesiem, gan klientiem. Tas ir ļoti svarīgi, ļoti pozitīvi. Jā, mēs to noteikti iegūsim nākamgad, par to šaubu nav. Jo šajā gadā mums vēl nedaudz viss bija tādā būvniecības procesā, nebija pabeigts, tāpēc varbūt arī tā līdz galam nebija sakopts, bet mēs nākošais gadu noteikti centīsimies un strādāsim un rūpēsimies par to, lai mēs būtu labākie. Šī ideja radās diezgan agrā pavasarī, jo Latvijā jau ir tradīcija, ka pavasarī notiek šī Vislatvijas lielā talka, kurā arī Liepājas osta un SEZ darbinieki parasti piedalās, bet tā kā tā ir tāda visas Latvijas akcija, tad mums radās ideja paralēli šai akcijai vienkārši šo talkas notikšanas dienu izmantot arī kā tādu varbūt uzsaukumu Liepājas ostā strādājušiem uzņēmējiem, lai veicinātu arī viņus padomāt par to, ka svarīgi ir ne tikai šī, protams, primārais katram uzņēmējiem ir uzņēmēja darbība, bet mēs gribējām tādā mērā arī viņus lūgt aizdomāties par šo vizuālo tēlu. Varbūt arī zināmā mērā tas būtu tā kā viņiem tāda papildus motivācija arī parūpēties par savu darbinieku darba vidi. Un tāpēc mums radās šogad pirmo reizi tāda ideja, ka mēs varētu izsludināt nomināciju par sakoptākā uzņēmuma titulu Liepājas ostā.